Šonedēļ dosimies uz Tukuma pusi, lai apskatītu, kā darbojas vietējie uzņēmēji. Līns ir plaši izplatīts kultūraugs, ko pasaulē pazīst jau vairāk kā 7000 gadus. Tepat Latvijā, Tukumā, ir brīnišķīgs veikaliņš, kurā iespējams iegādāties 100% līnu izstrādājums, ko veikals pats arī darina ar tautas daļamatu meistariem. Galvenie izstrādājumi ir galdauti, maisi, somas, aizkari, gultsveļas, dāvanas, kostīmi, tunikas, bikses un pat kleitas maziem un lieliem. Galvenais veikaliņa lepnums ir linu tautas stērpi, kurus Sijā Nals darina ne tikai Tukuma pusē esošiem deju kolektīviem un koriem, bet arī piedāvā savus pakalpojumus visai Latvijai, sākot ar minētajiem deju un koru kolektīviem, turpinot ar latviskā stila veikala darbinieku tērpiem un beidzot ar gidiem Latvijas muižās un pilīs. Klients ir dažāds, lini ir dažādi, un atnāk un tad citi brīnās. Kā pie jums tik daudz dažādu linu? Tādas krāsas. Mēs cenšamies. Ir klienti, kas piekrīt dabīgam stilam, tas ir manam stilam, bet ir, kam vajag krāsas. Tuvojoties dziesmu un deju svētkiem, ikvienam kolektīvam ir iespēja pasūtīt savus tautas tērpus, kurus papildus iespējas stilizēt, izšūt savus rakstus vai iešūt aizsargājošās zīmes. Aizsargājošās zīmes uzņēmums piedāvā izšūt arī citiem tērpiem vai linu izstrādājumiem, piemēram, gultsveļai, dvieļiem, priekšautiem, somām un citiem priekšmetiem. Uzņēmums piedāvā izšūt pat logotipus vai iniciāļus, kur vislielākais klientu pieprasījums šim pakalpojumam ir kāzām, jubilejām vai citiem svarīgiem dzīves mirkļiem. Sijā Nals ar lielāko prieku aicina visus Latvijas deju kolektīvus un dziesmu svētku dalībniekus šūdināt pēc pasūtījuma tērpus tieši šeit, jo ikviena vielīte un odara darināta ar mīlestību.